Esmu šodien ieradies Ionity stacijā Ādažos, lai parādītu jums, kāda ir publiskās elektroauto uzlādes nākotne. Proti, nākotnē, bet šobrīd jau šeit Ionity stacijā, tā ir realitāte, mēs neveiksim nekādu autorizāciju šajās stacijās, bet vienkārši paņemsim spraudni, iespraudīsim mašīnā un uzlāde sāksies. Pamēģinam un paskatāmies, vai tā tas tiešām šeit notiks. Tātad nav jāveic nekāda veida autorizācija. Nav jāvelk ārā nekāda plastikāta kārta, jāliek tur pie lasītāja, nekāds čips, nav jāveic nekādas darbības aplikācijā. Paņemam, iespraužam un lādēšana sākas. Šobrīd šo sistēmu māk un atbalsta Ionity lādētāji. Nākotnē, es domāju, ka pilnīgi visi lādētāji to mācēs. Sistēmu šobrīd sauc par plug and charge. Un vienīgais, kas jums ir jādara, sākot lietot elektroauto, savā auto mobilajā aplikācijā ir jāpievieno bankas karte, jāaktivizē plug and charge funkcija, un visi lādētāji, kas šo sistēmu atbalsta, attiecīgi šādā veidā arī darbosies.